Sveicināti raidījumā uz meža takas. Līdz ar pirmajiem siltajiem saules stariem, atceries, Jāni, tagad arī gulbi jau dodas pa sevīm ziņu un nozīmē, ka pavasaris ir klāt. Putnu gripu iznēsā. Vai ne? Ar ko tikai mūs nebiedē šodien, jā? Āfrikas cūkumēris, tagad briežiem novājiešanas slimības, putnu gripa. Globalizācija, Šausmas, neko nevar darīt. Bet atceries, medniekiem, redz, šis laiks, tiem vecākiem medniekiem, vienmēr asociējās ar šnepu medībām, aprīļa vidus, mēģņu medības, riestas, pielikšana, viss tas pagaidām iet secem, tā no apstākļi, bet valsts meži nodarbojās ar meģņu monitoringu visus šos gadus, un par to mēs noteikti parunāsim. Savukārt Silava un tu, Jāni, kā zinātnieki arī esat iesaistīti šajā meģņu monitoringa projektā ar kādu īpašu uzdevumu. Mūsu loma tā vienā virsrakstā saucās meģņiem nozīmīgo vidas apstākļu izpēte. Tas vienlaicīgi norāda, ka varbūt mēs tik daudz nepētam pašus meģņus, kas varbūt būtu ornitologu uzdevums un nav tā mūsu stiprākā puse, bet tos apstākļus, kas ir saistīti ar meģņu izdzīvošanu, sekmīgu vairošanos un populācijas saglabāšanos un varbūt nākotnē uzlabošanos populācijas stāvokļa Latvijas mežos. Konkrētais šajā sezonā mūsu uzdevums ir meģņu riestu vietās, jo meģņu riests, protams, tā vieta, kur notiek tas riesta turnīrs pavasaros, neatrodas tālu no pārējām, teiksim, vides resursiem, kas mednim ir vajadzīgas visu gada garumā. Vēl ja precīzāk teiksim, tad parasti tā turnīra vieta, riestošanas vieta atrodas pašā tajā mikropopulācijas meģņu centrā. Un šobrīd arī mēs atrodamies vienā no tādām vietām. Pavisam Latvijā mums ir izdalīti 15 parauglaukumi vidas apstākļu izpētei. Un šajā sezonā, kad vēl ir saglabājies sniegs, ir ļoti piemēroti apstākļi tieši zīdītāju, lielo zīdītāju klātbūtnes noskaidrošanai, jo viss tas, protams, medni kaut kādā veidā ietekmē, mēs pat vēl nezinām kādā, bet tas, ka dažās vietās riests ir pilns ar lielajiem pārnaģiem vai vidējiem plēsējiem, caunām, ienutsuņiem, protams, mednim nav vienaldzīgi. Un mūsu darbs izpaužas tādā veidā, ka ejot pa līnijveida transektu, transekts ir tādā astotnieku formā, astotnieku centrs, jeb tās transektu krustpunkts atrodas iespējami tuvu meģņu pavasara aktivitātes maksimumam, ko jau citi monitoringa veicēji pirms mums ir noteikuši. Mēs jau ejam pa tādu iezīmētu maršrutu. Vārds sakot, uz šī maršruta reģistrēt visas sniegā un citādi redzamās zīdītāju atstātās pazīmes. Pirmais šķērslis. Pirmais šķērslis. Šeit jau monitoringa veicēji pirms mums ir tā nedaudz iezīmējuši. Tas tikai apliecina, ka mēs atrodamies uz pareizā ceļa. Tas pats, ko rāda mūsu iekārta, te ir atzīmēts dabā. Tad ir ļoti svarīgi to pieturēties pie šī maršruta precīzi iziet, vai ne? Jā, jo tad mēs zināsim precīzi noiet tās līnijas garumu. Ja mēs sāksim tā streipuļot, tad tas arī uzskaitīto pēdu daudzums līdz ar to būs lielāks, un tas vairs nebūs korekti. Tā kā mums ir jāiet maksimāli taisni un jāturās uz šī te maršruta. Tā, lūk, mūsu maršrutā pirmais apskates objekts. Pēdas, kurus ir jāatzīmē. Tad speciālistam visu pirms ir jāvar noteikt, kuram dzīvniekam ir šīs pēdas. Jāni, vēršos pie tevis. Kāds būtu secinājums, kam pieder šīs pēdas? Pēdas pieder meža caunai. Jā. Un tas ir ļoti svarīgs meģņa riesta apdzīvotājs, jo tiek uzskatīts, ka tieši meža cauna nodara tādus lielākos zaudējumus meģņu populācijai. Kurā brīdī, Jāni, cauna tieši nodara vislielāko cāļiem vai olām jau vēl kurā stadijā? Šī sezonā, principā, cauna varētu traucēt arī pašus riestojošos putnus, jo tajā riesta karstumā iespējams, ka viņi var kļūt par tādu vieglu ieguvumu, medījumu.
Bet, nu, faktiski caunu barībā tomēr līdz šim mēs vairāk esam konstatējuši sīkos zīdītājus, un putni ir tāda gadījuma rakstura barība, bet tie, kas ir tie pārsvarā zvirbuļveidīgo kārtas putni, mēģņa atliekas ir ārkārtīgi reti. Dažos gadījumos no 100 konstatēts. Uzbrukumi līgzdai, olām? Jā, nu to mēs tad nezinām, vai tas ir līgzda vai es runāju par lielā putni, teiksim, spalvu atliekām. Tā, un tagad tu atzīmē mūsu maršrutā, ja, ka šeit ir cauns pēdas. Tieši tā. Pēc tam pie datora pieslēdzot tas viss muki. Tas viss parādīsies attiecīgi datora failā, jā, tiek pārkopēts. Nu, lūk, nemaz nebija ilgi jāgaida. Šeit ļoti skaidri, smuki redzamas. Viss klasiskākā meža iemītnieka pēdas stirna. Kā Jānis teica, mednim diezgan vienalga, tas stirnu āzīts vai stirnu kaza ir, tāpēc netiek reģistrēts dzimums. Bet jā, stirnu pēdas mūsu biedrskos ir. Un lai mums kā liekas, gribās teikt, ka stirnu ir tā kā kļuvis mazāk, tad meži ir pilni ar stirnu pēdām un, nu, ar stirnu populāciju šobrīd galīgi nav problēma. Kā teikt, pēdas nemelo, vai? Jā, pēdas nemelo. Viņas vai nu ir, vai viņu nav. Jā. Šobrīd mums labi jau veicās. Es domāju, ka mums būs daudz, jo iepriekšējā maršrutā es saskaitīju ap 200 pēdām. Okay. Tā kā, jā. Katrs nestāsimies. Nē, man ir jāstājas. No, jā. Var nefilmēt katru, bet... 200 pēdas bija iepriekšējā maršrutā. Apmēram, jā. Jā. Cik kilometru garumā tev izdevās 200 pēdas uzskaitīt? Nu, nepilni 5 kilometru garumā. Tas ir daudz? Tas ir daudz, jā. Tas nozīmē, ka un šīs pēdas arī uzkrājušās, nu, teiksim, kad bija pēdējais svaigais sniegs pirmdien pagājušo nedēļas laikā, jā. Mēs skatāmies arī pievēršam uzmanību ekskrementiem, mēģņu ekskrementiem. Ko vēl mēs pētam? Visu, ko mēs varam atpazīt mežā. Nu, faktiski šādos apstākļos, nu, maz kas paliek nepamanīts. Pat vāverītes pēdas ir saskatāmas, dažkārt pat kāda meža klaidoņpele, tā kā šādā sniegā nu, nekas nepaliek apslēpts. Ir tā saucamā ziemas ekskrementu uzskaits metodika, ko es piekopu jau no 80. gadu sākuma, kad strādāju Latvijas medību ierīcībā. Un faktiski var teikt, ka es šādā veidā pa transektu, protams, ar papīru un kompasu, ne ar modernām tehnoloģijām, nu, esmu nepārspīlējuši nogājis, nu, vairākus tūkstošus kilometru pa mežu. Un metode ir ļoti līdzīga. Iet taisni, turās uz, nu, pēc azimuta uz maršrutu, un metru platā joslā uz katru pusi reģistrē visus pārnaģu ekskrementus. Nu, tad pēc formulas pēc tam, jā? Jā, izrēķina, cik individiem tas atbilst. Ļoti precīzi tas, vai ne? Nu, tas ir vismaz nu, kaut kāds konkrēts rādītājs, ko var piesiet dzīvnieku skaitam, jo novērojumi tādi nav, jo nekad nepateiks, vai novērot ir viens dzīvnieks vai divi dzīvnieki, vai viens dzīvnieks divas reizes. To nu, pēc tādiem vizuāliem novērojumiem pateikt nevar, bet to, ka viens dzīvnieks vidēji diennaktī, teiksim, atstāja 16 ekskrementu kaudzītes, to mēs zinām, Šeit pie ļoti vecām iekusušām pēdām ir vēl viens apliecinājums, tātad, kas pa dzīvnieku šeit ir gājis, ekskrementu. Un patiesībā šī ir vēl viena no metodēm, kur arī agrāk izmantoja tieši pārnaģu uzskaitē. Varbūt, Jāni, pāris vārdos, agrāk tieši ekskrementu metoda bija ļoti populāra, ka mēs uzskaitījām pārnaģus, vai ne? Jā, nu faktiski jau viņu var sarīkot arī šodien, jebkurā laikā. Viņai ir vairākas pozitīvas, teiksim, īpašības. Viens, ka viņa rāda dzīvnieku blīvumu visas ziemas periodā, jo uzskaiti veids ziemas beigās pēc sniega nokušanas.
Un tad parasti ir saglabājušies, īpaši, ja ziema ir tāda stingrāka, ar salu bijusi, saglabājas ekskrementi, kas ir kopš lapu nobiršanas, redzam no rudens perioda, un tur var izrēķināt, cik dienu mēnešu laikā tas ir noticis. Otrs, kā uzskaitot šos ekskrementus zināmā platībā, tāpat virzoties pa transektu un ievērojot, teiksim, 2 metru platu joslu, mēs nosakām dzīvnieku blīvumu, kas šajā laikā ir pabijis šajā joslā, pēc vidējā kaudzīšu skaita, ko dzīvnieks atstāja diennaktī. Un stirnai tiek pieņemts, ka šāds vidējais čupiņu skaits ir 16 diennakts laikā. Arī briežveidīgajiem pārējiem? Stalbriedim ir līdzīgs, alnim ir bišķi lielāks, jo alnis barojas ar rupjāku barību, un līdz ar to arī vairāk viņam paliek pāri. Tad, zinot šos čupiņu skaitu, ja, mēs varam diezgan precīzi sarēķināt dzīvnieku blīvumu teritorijā. Jā, pie tam šajā nevis konkrētajā mirklī tikai, bet zināmu mēnešu laikā, kas te ir pabijis. Interesanti. Tu šoreiz arī ekskrementus piefiksēji tikai pēdas? Es piefiksēju arī ekskrementus, jo, jā, kāpēc ne, jo nākošajās uzskaitēs mēs atkārtosim šīs uzskaits meģņu riestos vēl 2 reizes, un nākošajā reizē būs redzami tikai ekskrementi, un varbūt kādas īpaši labi nospiedušās pēdas sūnās. Tā kā visas pazīmes mēs reģistrējam. Mēs tagad tuvojamies arī tam potenciālajam meģņa riesta centram, Faktiski mēs viņā esam šajā krustpunktā. Tu domā, mums ir arī iespējas pacelt kādu medni tagad, ja, šeit varētu būt? Nu, grūti pateikt, ņemot vērā mūsu izturēšanos šobrīd un skaļo runāšanu, var jau būt, ka... Bet idejas, ka tātad meģņa riesta centrs tomēr nav tā pati vieta, kur viņš mīl dzīvot. Viņam vajadzīgi mazliet savādāk vieta dzīvot. Tas centrs, jā, tas ir pēc tieši riesta laikā, pēc aktivitāšu pazīmēm. Šeit, acīm redzot, monitoringa veicēji pirms mums ir veikuši, nu, teiksim, viņiem laimējies visbiežāk meģņus novērot. Varbūt viņi ir arī dzirdējuši agri no rīta meģņu balsi šai vietā. Un, jā, te ir tā horizontālā redzamība, te ir ideāla. Tad jābūt redzamībai, tas ir viens faktors riestā, jā? Noteikti. Labi. Koki ar resniem horizontāliem zariem, nu pārāk daudz te nav, bet tas varētu derēt ar tiem sausiem zariem tā priede. Mēs varam aiziet apskrīties, varbūt, ka mednis tur sēdējis, tūlīt atzīmēšu to saunas klātbūtni. Jā, tad vajadzīgs, kā mēs iedomājamies, tie mednieki, kas ir lēkuši klāt mednim, nu tādi kārtīgi zari, kur mednis augšā sēž zem, kur mednieks uz 3. dziesmas viļņa mēģina pielikt klāt. Šeit nemaz, jā, daudz tādu koku nav. Nu šeit nav daudz, jā, bet iespējams, ka šādi koki atrodas kaut kur nedaudz tālāk. Tur ir viena tāda līkāka priede arī ar tādiem resniem, spēcīgiem zariem. Bet nu paskatīsimies šo te nokautušo. Te priedē, kā mēs saprotam, jābūt ar gruntīgas, mednis ir smags putnis, kamēr. Tas gan jā, bet nu šādi zari varētu viņu izturēt. Mēs esam pie tāds interesants puķis, tā varētu nosaukt. Tā ir purvas pilve, ko mednis ļoti izmanto uzturā tieši pavasaras sezonā, kamēr tie pumpuri ir šādi te. Spalvaini. Jā, spalvaini, bet viņos iekšā ir vērtīgas vielas, un tās mednim garšo. Tātad tu varētu teikt, ka pie pavasara barīgas bāzes pilve ir būtisks. Ļoti būtisks, jā. Ļoti būtiski pieaugušajiem putniem, tieši pirms un pēc riesta. Pašā riesta laikā varbūt pat viņi daudz nedomā par ēšanu, bet pārējā laikā ir ļoti būtisks barības avots. Varbūt Jāni izstāst, tomēr meģņu barības bāze atšķirās, jā? Tātad pirms ziemas un ziemas laikā. Kas šobrīd mednim ir galvenais uzturā pirms riesta ziemā? Nu, faktiski jau visu ziemu galvenais barības objekts mednim ir priežu skujas.
Un tāpēc arī meģņi dzīvo priežu mežos. Nu, šeit priežu skuju, kā mēs redzam, netrūkst. Jā. Dažkārt ir pat tā, ka tur, kur meģņu ir daudz, nu, Latvijā par šādiem apstākļiem šobrīd laikam nevaram runāt, bet kā viņi nodara postījumus priežu jaunaudzēm. Noknābā pārāk daudz skujas, un kas kavē kociņa attīstību. Periodā līdz ziemai, vasara, rudens, kas tad viņam pamatvarība ir? Vasarā ļoti būtisks ir ogas, konkrēti mellenis. Esmu pats atradis meģņu, teiksim, pērtuju tūmā, vai tur, kur viņi ir lasījuši tos grāns gabaliņus uz ceļa, kad, nu, faktiski tas meģņa kakucis, ja pļurks sastāv gandrīz, nu, būtiski no mellenēm viena. Jā, tāda melleņa ir zapte. Jā, bet arī tās skujas pumpuri priežu tiek ēst arī vasaras laikā, sevišķi, kad ir tie sulīgie, svaigie dzinumi. Interesanti, ka Sibīrijas kolēģi ir teikuši, ka mednim vasaras beigās, rudens periodā ļoti būtisks ir apšu lapas. Jo, kā mēs zinām, tad apse, parasta apse, viņa nenodzeltē. Apšu lapas nobirst zaļas. Un pirms nobiršanas viņas ir ļoti vērtīgs uzturelements. Sevišķi, nu, mēs zinām, ka rudenī, septembrī meģņiem ir arī māņu riestas, kad viņi tā iztērē savu enerģiju, varbūt drusku vairāk. Tāpat arī jaunajiem putniem svarīgi apspalvojumu uzaudzēt un tā, un tad apšu lapas ir, nenobirušās apšu lapas ir ļoti svarīgs barības objekts. Nu, tiem medniekiem, kuriem savā dzīvē ir izdevies garšot meģņu gaļu, pilnīgi noteikti var pateikt, ja rudenī ir medīts mednis, tā gaļa ir pilnīgi viens garš, pavasara mednim, ko agrāk medījām, nu, ir izteikts tas priežu aroms iekšā, nu, kādam patīk, kādam ne, bet pat gaļā var redzēt šo te atšķirību. Jā, jo pīli arī mēs pildam ar brūkleņu ievārījumu vai āboliem, nu, tad mednis ir pildīts ar melenēm. Pats jau uzpildīts, jā. Jā, bet spilva ir tāds pirmatklājums, ko es nebiju zinājis, ka šis skaistais pupoliņš purva ir viņam pamat bāzi pavasarī. Nu jau paliek interesantāk. Kā tur Jāna vecie indiāņi teikt, viņš uzliek plaukstu. Brieža būlis pirms 3,5 dienām klibo uz kreiso kāju. 7 žuburi varētu būt. Šobrīd nomest ragi izskatās. Bet jā, nu pirmā brieža pēda mūsu maršrutā, vai ne? Jā, un stāvbriežu bars faktiski varētu būt tāds nopietns traucēklis mednim, ja viņš šeit varbūt tik lieli bari nav, bet Kurzemē vai kaut kur tuvāk Smiltenei, kur ir tās tradicionālās brieža reintrodukcijas vietas, tāda briežu govs bars no vairākiem 10 dzīvniekiem kopā ar teļiem, ja izbrien cauri riestam, nu tad varam tikai domāt, cik tas mednim ir patīkami. Tīri fiziski patraucē vienkārši ar savu skaitu, ar troksni, ja? Tieši tā. Tas nozīmē, ka neviens cilvēks traucē jums faktiski visi. Jā, nu, protams, tas ir pieņēmums, bet ļoti loģisks pieņēmums, jo meģņu cāļi, teiksim, vasaras pirmajā pusē, nu, viņiem ir vienalga, vai tā ir lapsa, vai stirna, vai briedis. Viņi bēg no liela dzīvnieka. Ļoti svarīga pazīme, kas tiek gan reģistrēta, gan ievākta. Starp citu, te ir gan vecāki, gan svaigāki. Tas nozīmē, ka cauni šeit uzturās regulāri, jā, piezīmē. Nu, kuri tad ir svaigākie? Jā, brūnie. Nu, tagad pat grūti pateikt, jo... Tātad caunas ekskrementi, tas, ko mēs te atradām. Caunas ekskrementi, paņemsim abus. Šeit ir vēl visdrīzāk no rudens perioda ar ogām, brūklenēm. Un šis varētu principā būt arī, nu tur jāskatās, bet varētu būt arī ar kaut kādām putnu vai zīdītāju atliekām. Izskatās spalviņas iekšā. Jā, tieši tā. Tas ir ļoti vērtīgs materiāls, kas tiks analizēts laboratorijā. Ko jūs mēģināsiet no viņa noskaidrot? Ēstās sugas. Pareizāk būtu, protams, neizmantot pirkstus, bet kādu cimdīti vai ko iebīdīt, bet, nu,
higiēna ir jāievēro, bet nu, mēs tūlīt pusdienas neēdīsim tad jau. Un arī zobus nebakstīsim ar nagu. Izstāst, kāpēc cauna tā dara tieši šādu baļķīšu atstāja? Jā, tas ir tāds, nu, īsti mēs to nezinām, ko cauna domā, bet faktiski tā ir kalpo kā teritorijas iezīme vai cauna satikšanās vieta. Tā ir viņas vizītkarte, ko ļoti labi pazīst vai nu cauna pēc zināma laika savu vizītkarti vai citas caunas vizītkarti. Jā, viņa ir vizuāli pamanāma. Līdzīgi rīkojas arī, jā, ūdri, piemēram, uz akmeņiem un šādām vietām. Tā kā tā ir viņa tāda saziņa. Te interesanti arī, kur priedīti ir nolaust, vai tas nebūtu Tas būtu tā kolēģis kā Alnis? Alnis, jā, viņiem nepatīk, ka tā priedīta pārāk gara izaug. Jā, paskatīties. Nu jā, šādi izskatās tipiskie alņa postījumi jaunaudzēs. Šeit var redzēt ļoti labi, jā. Tad visi galiņi ir apkosti. Jā. Kāpēc Jāna Alnim tieši šī priedīte ir tik ļoti nepatikusi? Nu, viens iemesls, kad arī Alnim tas ir savs saziņas veids, droši vien, ka viņš te bija un paburzīja savu pazodīja bārdu. Bet nu, tāds apslēpta jēga, ko varbūt Alnis pats nemaz nezina un nedomā, ir tas, ka šādam aplaustam kociņam, tas tiek darīts arī ar bērziem, kārkliem, priedītēm, veidojas, attīstās sānzari. Un līdz ar to kociņš neiziet no aizsniedzamā augstuma, bet sānzaru pieaugums nodrošina barības iegūšanu, teiksim, nākamajos gados. Jā. Tad mēs varētu Alni tā salīdzināt tādu labu dārznieku, kurš principā saimnieko savā teritorijā. Jā, jo arī čiekuru plantācijās jau meškopi dara to pašu. Apcērpa galotnes, lai aug kuplāk. Jā. Bieži vien arī Alņu govs šādi augstākām priedītēm nolauž, arī lai teļšduši tiek klāt, ne? Ļoti iespējams arī, jā, jo galotnē ir garšīgākā nekā. Jā, nu šitai priedītē būs lemts augt tikai uz sāniem tagad jau. Jā, kaut gan nu, liekas, ka Alnis ir tā diezgan priekšlaicīgi rīkojies, jo šis augstums nu, vēl ir pieejams. Bet nu, varbūt jā, pēc gada, 2. Tas ir to bultiņu lēkājošai mūsu atrašanās vieta. Un šie baltie punktiņi ir visi iepriekšējās reģistrētās zīdītāju pazīmes. Šī strīpa ir tas transekts. Tas ir tas transekts, jā. Nu, redz, mēs jau esam bagātīgi pastrādājuši. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mērogs ir 1:50. Jā. Tā kā 50 metru, 1 centimetrs. Pabīdīsim karti bišķi tālāk. Un lūk, netālu priekšā ir arī pēc kaut kādiem 300 metriem ir arī stūris. Kur mēs būsim vienu transektu izgājuši. Jā, vienu šo diagonālu. Varēsim maziņu tādu rezumē uztaisīt par vienu transektu. Jā. Kāds virziens? Jā, viens cauri. Tāpat sauna. Saunai pa pēdām, jā. Nu, šai dienai mēs esam nogājuši tikai pagaidām vienu šķautni, jā? Jā, tas apmēram 4. daļu no kopējā maršruta. Jā. Ļoti interesanta pieredze. Kāds rezumējums par šo salīdzinoši nelielo attālumu? Nu, ļoti daudz pēdas un kaut kādas secinājumus var izdarīt. Pēdu daudz. Es domāju, ļoti pārliecinoši pirmajā vietā Stirna, kas dzīvo šajā mežā. Diemžēl paša meģņu pazīmes neredzējām, bet es priekšlaicīgi neizdarītu secinājums, ka meģņu šeit nav.
caunas, tiešām daudz, bet nu arī diezgan daudz tādu caunām piemērotu vietu, tādas egļu audzes un daudz dažādu kritušu koku, un, acīm redzot, caunai arī barības šeit netrūkst. Cerams, ka tie nav paši meģņi. Jā, ka tie grauzēji. Jā, vēl mēs redzējām, nepārāk daudz briežu, stalbriežu, bet tomēr redzējām. Un beigās? Kaut ko arī no alņa, un beigās vienu lapsu. Vienu lapsu, jā. Tā arī visa sugu daudzveidība zīdītāja. Šeit mednieki var secināt, kurš tad mežā ir galvenais saimnieks. Patiesībā reāla aina ir reāla aina, jā. Stirna un cauna šeit vismaz. Protams, noejot vienu nepilnu kilometru, tas tāds vispārinājums nevajadzētu izdarīt no šī te, bet tā nu tas ir. Un atklāt sakot, šī gada pieredze man jau šis ir kāds 4. riests, ko es eju, apliecina, ka stirna ir mūsu mežā galvenais. Acīm redzot, jā, pērnās ziemas siltās šai populācijai ļāvušas atkopties. Jā, un arī to stirnas uzturēšanās blīvumu nosaka tas, ka viņi nav tāda pārāk liela staigātāja. Bet tai pašā laikā, ja jau sapēdots ir visur un daudzās vietās, tātad staigātāju liela nav, bet staigātāju ir daudz. Katrā ziņā medniekiem tikai varētu novēlēt savā objektā izvēlēties pāris šādas paraugu laukumus, vēl kamēr sniegs iziet un tik daudz ko var ieraudzīt, jā, pēc pēdām. Gūt priekšstatu, kas tad pēc apkodumiem, jā, pēc tik daudzām pazīmēm, faktiski tā aina uzburās ļoti precīzi. Jā.